Sveiciens no Ceļo Rediju. Mēs ar Laumu esam atbraukuši šeit uz Vietnamu, Hanoju, un no Hanoja mēs devāmies uz Ninh Binh. No Hanoja līdz Ninh Binh ceļš aizņem vairākas stundas, bet tās paiet diezgan mierīgi. Pa logu varēja vērot, kā pamazām mainās pilsētas skatu uz laukiem, rīs plantācijām un mazākiem ciemiem. Pa ceļam piestājām nelielā suvenīru veikalā. Tā bija laba iespēja izkāpt no transporta, izlocīt kājas un mazliet atvilkt elpu. Pēc tam piestājām pie pirmā apskates objekta – tempļa, kas veltīts vienam no pirmajiem neatkarīgās Vietnamas valdniekiem. Par cik mēs dodamies uz templi, man jāpiesadzās. 请队长爱基隆铁城我为溜显温度，ต่อมาเป็นหาวเดียดตั้งชื่อผาตนหรือเย็นเมืองวัดเป็นเชียงแดดหลักทุนน้ำthiên hạ những tiếng gương khua sung trận dấu tích cổ xưa nhớ người anh hùng hào kiệt long sàng cuồn cuộn uy nghi điện thờ hoàng cung uy vũ còn kia núi đá thành đinh vững vàng muôn thuở. Šobrīd Vietnamā ir arī skolēnu brīvlaiks, par cik ir lunārais jaunais gads. Un tiešām ļoti daudz skolēni, bet mēs īsti nevaram saprast, vai skolēni klausās kaut kādu pasākumu, vai viņiem ir festivāls, vai tā ir vienkārši mācību stunda. Šis templis arī nav tā kā budismu templis, te ir templis tā kā par godu karalim. Un mēs bijām tikko ienākuši zālē, kur ir šis karaļa krēsls, un tiek parādīts, kā agrāk šim karalim tika nestas dāvanas ar domu pateikt paldies par to, ka tu esi mūsu karalis. Visi tik draudzīgi sveicināt. Jo mazāki bērni, jo priecīgāki viņi ir mūs redzot. Nākamais pieturas punkts bija ļoti interesanta vieta, kur nosaukumu es pat nemēģināšu izrunāt. Šī ir ļoti populāra turisma vieta ar skaisti ieveidotu parku, ar lieliem bonsai kociņiem, ļoti krāsainām laternām un vairākiem parka tiltiem. Šeit ir arī ala, kurā gan neiegājām, jo galvenais mērķis bija uzspēt uzkāpt uz guļošā Puķa kalna, kas nebija nemaz tik viegli šajā karstumā un steigā. Mums šeit bija dots tikai 40 minūtes, tāpēc visu nācās darīt diezgan steidzīgi. Augšā uzkāpām, bišķi aizalsāmies, bet teikots 10 minūtes apmēram bija kāpiens. Cik tur bija teps? 250 laikam. Jā, kaut kas tāds. Skats bija šobrīd skaists, bet, kā jau visur, cilvēku ir par daudz. Ļoti skaisti vieta. Un tajā pusē ir stipri mazāk cilvēki, arī pat neslīdzinām. Te ir divi ceļi, tā kā var iet pa labi vai pa kreisi. Mums teica iet pa kreisi, jo tā redz no kalna abas puses. Gan pilsētas puse, gan kalna puse, bet nepateic to, ka te arī būs daudz reižu vairāk cilvēki. Daba īstenībā ir kaut kas līdzīgs starp Filipīnām un Taizemi, kaut kas tāds. Un uz otru pusi pavērās skats uz Nu Dong upi. Viss šis kalns kā tā ir ļoti skaists un ar ainavām bagāta vieta. Arī pats guļošais puķis izskatījās ļoti iespaidīgi, vismaz no drona lidojuma. Viss šeit bija labi, izņemot to, ka šajā vietā tika dots tik maz laiks. Pēc kāpiena mūs atved pusdienot kādā ēstuvē, kas atradās blakus Nu Dong upē, pa kuru arī vēlāk paši dosimies laivu braucienā. Pusdienās mums uzklāja galda ar dažādiem vietējiem ēdieniem, kā arī te bija iespēja uzsūtīt mango kafiju, bet jāsaka, tā gan nebija diezko garšīga. Un vispār šķita, ka šīs pusdienas bija daudz par agru un daudz par ilgu, bet ne jau mēs esam tie, kas plāno šo tūras laiku.
Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Pēc pusdienām mūsu tūri turpinājās ar braucienu pa upi ar mazajām tradicionālajām airu laiviņām. Pie laivu iekāpšanas vietas manījām vietējos gatavojoties kādam lielākam pasākumam. Tie tīna rīsis iekšā banānu lapās un kaut ko vārīja milzīgos katlos, iespējams, ka tos pašus rīsus. Šo vietu un braucienu pa upi mēs ļoti gaidījām, jo tomēr šis bija tas iemesls, kāpēc vispār nolēmām doties uz Ninh Bina reģionu. Tagad pastāstīšu nedaudz par šīm interesantajām laiviņām. Tās ir speciāls šaurs un stabils laivas, kas paredzētas seklam ūdenim. Šajās laivās parasti sēž līdz 2 turistiem un 1 airētājam, kas laivu airē izmantojot tikai pēdas, kas ļauj airēt ilgstoši bez liela noguruma. Šī te ir tā slavenā upe šeit Vietnamā, uz kurien visi dodas un brauc šīm laiviņām. Noteikti esat redzējuši kādu skatu no šejienes. Šeit arī tika filmēts Kongs, jeb tā kā Kongs Skull Island. Ar šiem skatiem, un īstenībā tā arī ir ļoti skaisti. Pirmīgi mēs bijām uzkāpuši augšā tajā templī, no tempļa varēja redzēt tieši šo te vietu, kur tās laiviņas peld, un pēc brīža esam šeit paši. Pagaidām no visas tās tūras, kas mums šodien bija, šis ir labākais moments, un viņš arī tā kā pats highlights, protams. Bet ir forši, tiešām ir forši un patīkami, un arī tie laivotāji, kas mums te vēd, arī ir ļoti forši cilvēki. Braucot arī redzam visādas alas, bet tas, kas mani nenormāli iepriecina, ir tas, ka es beidzot redzu to Vietnamas dabu, ko es biju iztēlojusies braucot uz šejienu, un tieši Ninh Bina viņa arī ir. Starp citu, Vietnamā arī ir vislielākā ala pasaulē. Šī vieta tiešām ir tik forši, jo apkārt te ir īsi lauki. Ja es pareizi saprotu, un var redzēt, kā viņi visi stāda šeit. Te ir tā kā dubļi ar ūdeni un viss tā kā vajag. Katrā ziņā šī tiešām ir kolosāla vieta. Ir kā laiviņas daudz, cilvēku ir daudz, bet tas tieši nevis traucē, bet piedod šai vietai īpašu atmosfēru. No gīda aizņēmos arī vietnamiešu kara cepuri. Stilīgi. Šitā esat jāliek pareizi. Labi. Nu, beidzot, te ir tāda daba, kādu es iztēlojos braucot uz Vietnamu. Beidzot, es viņu šeit piedzīvoju, jo te ir tik skaisti. Tās ainavas ir tādas tā kā nekur. Nedaudz, protams, tie kalni atgādina Taizemi, bet tas viss pārējais, tā atmosfēra, tās laiviņas, cepures, lilijas un rīsu lauki upes malā, tas ir tikai šeit un te ir ļoti skaisti. Veids, kā mēs šeit nokļuvām, ir, mēs paņēmām gan tūri, bet es īstenībā ieteiktu, ka vislabākais būtu atrast vienkārši privātu šoferu un ar viņu doties uz šejieni, jo tad jums ir atkal savu brīvību, varat izvēlēties, ko jūs gribat un dariet. Vēl mums bija iespēja izbraukt ar riteņiem cauri Tom Koka ciematiņam, redzēt tās dzīvīgo centru un izbaudīt brīvības sajūtu minoties ar riteni Vietnamā. Varbūt nekas īpašs, bet sajūta bija tiešām ļoti forša. Iespējams tāpēc, ka sen nebija braukt ar velosipēdu. Tālāk atminājāmies līdz vietai, ko sauc par Beach Dong pagoda. Jā, tiešām šāds nosaukums ir šai vietai. Šī ir senākā pagoda šī rajonā. Mums arī nedaudz izstāstīja par to ideju. Un galvenā ideja ir novērtēt šodienu, novērtēt tagadni, jo tas, kas ir bijis, vairs nav tik svarīgi, un tas, kas būs tas, kā tu pavadīsi šodien. Ja tu būsi laipns, tev arī būs laba nākotne. Tieši tā, Lauma, es pilnīgi tev piekrītu. Izstaigājām vēl nedaudz šo kluso vietu, iepazināmies vēl vairāk ar Vietnamas seno pagātni, un pēc tam gatavojāmies mājup. Mēs noteikti arī tev iesakām apmeklēt Ninh Bina reģionu, ja plāno doties uz Vietnamu. Vēl vienu dienu no Hanojas mēs devāmies uz visiem zināmo Halong Bay, kas ir līdz Vietnamas ziemeļos un ir slavens ar simtiem kaļķakmeņu saliņu un klintīm, kas pacēs tieši no ūdens. Šo vietu labāk redzēt tieši kruīza izbraucienā. Mūsu laiva nebija ne pārāk liela, ne pārāk maziņa. Pirmais apskats objekts, kur piestājām, bija kāda ala. Iepriekš neko par to neskatījāmies, tāpēc pat nezinājām, ko no tās gaidīt. Tā izrādījās Sung Sot ala, kas ir viena no lielākajām alām Halong Bay un sastāv no vairākām plašām zālēm. Ejot dziļāk alā, telpas kļūst arvien lielākas, ar augstiem griestiem un plašām ejām. Sienas un griesti ir klāti ar stalaktītiem un stalagmītiem,
kas gadu tūkstošu laikā izveidojuši dažādas formas. Dažas no tām pat atgādina dzīvnieks, cilvēku figūras vai ikdienas priekšmetus, un gids bieži norāda, ko tajās var saskatīt. Ala ir ļoti labi apgaismota, un apgaismojums arī izceļ kliņšu struktūras un alas dziļumu, kā arī pa iekārtotām takām un pakāpieniem var ērti iziet cauri visai alai. Šo alu arī sauc par pārsteigumu alu, jeb surprising cave, un to arī var saprast, kāpēc, jo no viena kambara ejot otrā, visu laiku tiec pārsteigts, jo ir lielāks un lielāks. Es arī esmu pārsteigta. Es nekad nebiju bijusi tik lielā alā. Maršruta beigās ala atveras ar skatu laukumu, no kura paveras skatu uz Halong Bay klintīm un ūdeni. Šī vieta ļauj labi saprast, cik liela un daudzveidīga patiesībā ir šī ala. Pēc alas mums beidzot palutināja saulīt, ko līdz šim Vietnamā gandrīz nebijām sastapuši, neskatoties uz to, ka ceļojām vairāk vai mazāk sezonas laikā. Šis tiešām bija ļoti patīkams brīdis, silts, mierīgs un tieši laikā pēc alas apmeklējuma. Tālāk mēs piestājām vietā, kur bija iespēja izbraukt ar šādām dīvainām laivām vai ar kajaku pa lagūnu. Mūsu gadījumā mēs izvēlējāmies kajaku, jo gribējās nedaudz vairāk privātuma. Lai nokļūtu lagūnā, bija jāizpeld cauri alai, un aiz tās patiešām pavērās kolosāls skats. Lagūna no visām pusēm ieskauj augstas kaķakmens klintas, kas rada sajūtu, ka es pilnībā nošķirs no pārējā Halong Bay. Ūdens šeit ir mierīgs un apkārt valda klusums salīdzinot ar atklāto līci. Lagūnā varēja pārvietoties arī ar šīm īpatnējām laivām, kuras vada vietējie airētāji. Laivās vienlaikus sēž vairāk cilvēki un tās pārvietojas ļoti mierīgā tempā. Šās brauciens arī atļauj bez steigas izbaudīt apkārtējo ainavu. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Mēs jūs uzņemsim pie sevis, kā arī izguldīsim, pabarosim un izvadāsim pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 abrīnojamas vietas, kā Praikastūlens klinti, kas slēdz 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogrubumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datumus. Vakars iestājās ātri un saulrietā debesīs parādās sarkani un oranži toņi. Saules gaisma apgaismo klintas un salas, padarot tās labi saskatāms arī no attāluma. Laivas mierīgi slīd pa līci un ūdens spoguļo krāsas. Apkārt ir kluss un mierīgs, tikai dzirdams ūdens šalkoņa. Tas ir labs brīdis, lai vienkārši izbaudītu skatu un mieru līcī. Šis noteikti ir viens no Vietnamas highlightiem. Tas, cik šeit ir skaists saulrietis, tas vienkārši aizkustināja manu sirdi. Tā ir ļoti, ļoti skaisti. Paldies, ka esat nostījušies šo video. Ceļojiet noteikti uz Vietnamu, uz šejienu arī uz Hanoju un baudiet vietnamiešu kafiju. Paldies! Neesi vienaldzīgs un uzspied patīk. Padalies un atstāj kādu komentāru, jo šis viss ļoti palīdz šī kanāla augšanai. Un, ja esi patiesi sekotājs, tad vari mūs atbalstīt vēl vairāk, uzsaucot mūsu kafiju, izmantojot linku aprakstā zem šī video.